Labvakar! Sveika, prieks Jā, redzēt. jā, lūk, mēs atkal gatavojamies Nērgrafikas dzimšanas dienai. Un arī šogad mēs, Latvijas instruktori un speciālisti, svinēsim šo Nērgrafikas dzimšanas dienu veselas nedēļas garumā. No 27. aprīļa līdz 3. maijam katru dienu kāds no mūsu instruktoriem vai speciālistiem iznāks ēterā, lai mēs varētu kopā izzīmēt kādu savu unikālo šķautni. Šoreiz es uz sarunu esmu aicinājusi Ivetu, lai aptaujātu vai uzjautātu arī viņai viņas neirografisko ceļu vai viņas neirografiskās līnijas to sākumu, starta, kā tu nokļuvi līdz neirografikai jā, kāpēc neirografika ir tavs viens no instrumentiem? Es droši vien sākšu ar ļoti banālo. Es ticu mīlestībai no pirmā acu skatiena, es ticu mīlestībai no pirmās līnijas. Un ar mani tieši tā arī notika. Es tajā laikā biju ļoti intensīvi nodevusies dažādām praksēm, apzinātībai, meditācijām, un kā viesis bija uzaicināta arī kāda no neirografikas instruktoriem. Tas nebija Latvijā. Mm. Un klasiskie divi algoritmi, ko viņa ar mums, pilnīgiem nezinīšiem, zīmēja, bija neirokoks, protams, kas ir ļoti, ļoti klasisks un resursains, un ierobežojumu noņemšanas algoritms. Es iemīlējos momentā. Nākamajā dienā pie šīs pašas instruktors pieteicos uz lietotāju kursu, un pēc tam tikpat ātrā tempā izgāju arī speciālistu. Nu, pašlaik es esmu instruktors 2024. gada un 2 gadus eju par supervizoru, lai vēl vairāk iedziļinātos metodē, palīdzētu arī citiem. Tā kā Tas vēl mācību aizvien, process ir diezgan dinamisks. jā, bet vēl aizvien esmu tādā stāvā sajūsmā, ka pilnīgi staroju. Jā, tas kaut kā ievelk. Pilnīgi Jā, noteikti. kāds ir tavs mīļākais, vai mīļākais, jā, vai pieņemsim, ierastākais tā algoritms, kuru tu varbūt izmanto priekš sevis, tīri personīgi priekš sevis? Ja man jāizvēlās viens, nevaru. Nekādi neiznāk, neizdodas pēc vajadzības. Protams, es ļoti daudz zīmēju tā saucamo SOTAS, kas ir ierobežojuma Jā. noņemšanas algoritms. Un tiešām es to izmantoju kā pašpalīdzību, ātro pašpalīdzību, tad, kad vajag. Mm. Man ļoti, ļoti patīk arī neirokomunikācija un laika līnijas. Tie ir tie, ko es izmantoju uzreiz aiz, nu jā, laikam visbiežāk, bet pēc vajadzības, jā. Nu jā, protams, katrai, nu jā, man arī laikam ir līdzīgi, noņem šķēršļus un tad tik domā uz priekšu, kā tur, Jā. kā iztaisnot, vistaisnāko ceļu dabūt. Vai tu varētu padalīties ar kādu no savām tādām īpašām atklāsmēm vai piemēram, kāds notikums, kur tu tiešām zini, ka, neirografika strādā, jo tu izzīmē un pēc tam tev ir tas rezultāts. Varbūt tev ir arī kāds maģiskais tāds burvju notikums. Neirografika strādā, tur vispār pierādījumus nevajag tādus īpašos. Ja man jārunā par kaut kādiem miljoniem tur jahtu vai villu Kalifornijā, nē, tas nav mans gadījums. Tu Es vienkārši negribi vilnu Kalifornijā, visticamāk. Iespējams, jā, varbūt man pietiek ar sarkanu kabrioleti, jā. Tieši tā, jā. Jā, bet tas, ka ikdienas notikumos strādā pilnīgi noteikti. Ir bijuši tādi gadījumi, kur es sēžu vienā istabā, zīmēju savu sapņu ceļojumu, un pēkšņi, kāpēc zīmēšanas vidū man iebrāžas mana ģimene, mēs saplānojām vasaru. Un tas tāds mazais mīļais. Protams, neirografika ir
pavadošais instruments, Jā. procesi, projekti. Nu, viens no maniem lielajiem projektiem, es mainīju darbu un es ļoti daudz zīmēju neirografiku. Aiziet no vecā darba, aiziet ar tīru sirdsapziņu, atvērtu sirdi un pāriet jaunajā darbā, izveidot attiecības ar kolēģiem, ļoti daudz zīmēju. Tā ka Jā, tāds dziļums un tāds pamatīgs. Zini kā, varbūt iedrošinājums droši vien, vai ne? Jā, atbalsts, iedrošinājums. Es jūtu gan savu mugurkaulu, gan arī to, ka man kāds stāv aiz muguras, un neirografika tam šo sajūtu arī radīja. Mm, Pilnīgi noteikti. jā. Um, ja tev vajadzētu ieteikt, piemēram, mēs zinām, ka visiem jau viss nedara visiem, vai ne? Un kam tu ieteiktu vairāk tieši, kāda tipa cilvēkiem vai kādas paaudzes cilvēkiem būtu tā neirografika noderīga, nu, tādos savu, kā pavadonis? Droši vien jau, ka jāsaka, ka visiem tikai katram savā veidā un savā laikā. Es pilnīgi noteikti ieteiktu tiem, kam ir stresains darbs, piemēram. Mhm. Ne visiem der meditācijas, bet uzzīmēt 10x10 mazo algoritmu, kurš palīdz savākties, palīdz koncentrēties, noņemt negatīvās emocijas, to var jebkurš. Mm. Tāpēc pirmām kārtām tiem cilvēkiem, kuriem vajag sakoncentrēties, savākties, kā ātro palīdzību, kā aptieciņu, ja tā var Mm. teikt. Bet vispār jau jebkuram. Nu, tas arī fakts, jā. Vienīgais tādi absolūtie prāta cilvēki, viņiem ir grūti kaut kā pieņemt to, ka priekš kā man jāvelk tās līnijas, kāpēc tas tā. Jā, bet tas, par ko jau visi saka, jebkurš cilvēks apļus, un tas, ka dara to neapzināti, piemēram, pārdomājot, sakoncentrējoties, vienkārši pats apļo. Nē, tā nav neirografika, bet tad, kad mēs to piedāvājam kā vienu Mhm. no variantiem, tad Mm. principā prāta cilvēki, arī kustinot vienkārši roku, arī var dabūt kaut kādu rezultātu. Viņiem varbūt šķiet, ka nav, bet es saku, ka ir. Nu, jā, zin kā, katram ir tās savas robežas, kurās viņš arī spīd citreiz. Piekrītu, Jā. piekrītu, Tev ir pilnīgi tik noteikti. fantastiska balss, es klausos, un man vienkārši šis jautā, tā, Nē, paldies, tā, protams, es negribēju nevienu aizmidzināt. nē, tāda nevis aizmiega, bet es tā atslābs, es tā pilnīgi tā lēnām, tāds miers iestājās, fantastiski. Ai, Tā paldies. meistarklase būs 3. maijā 11. Varbūt tu vari nedaudz pavērst mums tādu mazu, par ko tad būs šī meistarklase. Man ir jāsaka, kā ir pavasaris tuvojas, un, Jā. manuprāt, pavasaris būs pilnā sparā tajā laikā. Mhm. Viena no tādām pamattēmām, pamatlietām manā zīmējumā noteikti būs saule, jo pavasarī bez saules mēs Jā. neiztiksim. Mēs vispār bez saules nevaram. Jā, it sevišķi svētdienas rītā, kas var būt labāks par sauli? Tikai saule. Tāpēc aicinu visus zīmēt kopā ar mani sauli. Ļoti jauki. Un tas arī tā kā noslēdzošā diena, un tā kā, zin kā, bez saules neviena sēkliņa nevar pamosties. Vienalga, cik lietus līs vai vēl kā savādāk. Tie Jauki. Jā, es domāju, ka mēs tātad tiekamies 3. maijā. Un es tev teikšu paldies par šo mazo sarunu. Lai tev arī fantastisks šis te pavasaris ar visām, lai saule mirdz un tavs tik fantastisks, kā, nu, kā, tā kā tāda upe, ka tek, tā tava balss bija. Super. Paldies! Jā, Paldies! paldies, un tādu uz tikšanos Nērgrafikas dzimšanas dienas maratonā. Jā, tiekamies! Atā!